bija sākuši ticēt viņam. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esiet mani mācekļi, un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Tie viņam atbildēja: mēs esam Ābrahāma dzimums, un nekad neesam bijuši neviena cilvēka vergi. Kā tad tu saki, jūs būsiet brīvi? Jēzus viņiem atbildēja: patiesi, patiesi es jums saku, ik viens, kas grēku dara, ir grēka vergs. Bet vergs nepaliek visu mūžu mājās. Dēls gan paliek visu mūžu. Ja nu dēls jūs darīs brīvus, tad patiesi jūs būsiet brīvi. Es zinu, ka jūs esat Ābrahāma dzimums, un tomēr jūs mani meklējat nokaut, jo maniem vārdiem jūsu starpā nav vietas. Ko es esmu pie tēva redzējis, to es runāju un arī daru, kā jūs to esat dzirdējuši. Dieva vārds mums saka, ka tie, kuri grēko, ir grēka vergi. Ja jūs neesat atgriezušies no saviem grēkiem un uzticējušies Jēzum Kristu kā kungam un glābējam, jūs esat grēka vergi. Bet redziet, mums nav jāpaliek pa grēka vergiem, jo 2000 gadus atpakaļ Dievs sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu, Jēzu Kristu, kurš atnāca un nodzīvoja pilnīgi perfektu dzīvi, nekad negrēkojot. Atšķirībā no jūs un manis, Jēzus Kristus nekad negrēkoja, un pēc tam brīvprātīgi aizgāja pie krusta, paņemdams jūs un manus grēkus uz sevīm, lai tie, kas uzticētos viņam un atgrieztos no saviem grēkiem, tiktu izglābti. Dieva vārds mums saka, jo Dievs tik ļoti pasauli mīlējis, kas sūtījis savu vienpiedzimušo dēlu, lai kas viņam tic nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav pasaulē sūtījis, lai pasauli caur viņu tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Kas tic viņam, netiks tiesāts, bet kas netic, ir jau savu spriedumu dabūjis, un nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdā. Jēzus Kristus teica: es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva, kā tikai caur mani. Nav neviena cita ceļa, nav neviena cita vārda dota debes virsū, caur kuru mums būtu glābšana, kā vienīgi Jēzu Kristu. Atgriezieties no saviem grēkiem un uzticieties Jēzu Kristu kā savam kungam un glābējam. Kamēr Dievs mums vēl dod laiku. Paldies!